sievietēm, kuras to ir pieredzējušas, ka viņi ir zaudējusi bērnu, viņi nāk, piemēram, ar nākošā grūtniecība ir iestājusies, un viņi saprot, ka viņai ir bail. Un es viņai vienmēr saku, tas bērns skaitās, tas nav tā, ka tā dvēsele neskaitās. Kā tas ir? Tas sievietei ir jau viens bērns, viņai ir bijusi viena grūtniecība. Jo kā mums parasti gribas, skaitās tikai tie dzīvie. Kāpēc tas skaitās, kāpēc tas svarīgi? Jo, ja mēs no psihes izliekam ārā to, ka mums tas bērns nav bijis, tad mums nav iziets tas pilns sēru process cauri, jo sēru cikls beidzās ar pieņemšanu. Un es pieņemu, ka man ir tas viens bērns, viņš tikai nav šeit fizikā, viņš ir kaut kur citur. Jā, tad veseli viņi izvēlējās atnākt uz tik ilgu laiku, un tas viens ir, vai 2, vai 3, vai citiem ir vēl vairāk. Tas skaitās, jo tas ir ļoti svarīgi pēc tam nākošiem bērniem, kas būs. Ka viņiem ir svarīgi, ja viņi nezina, ka pirms viņiem ir bijuši vēl bērni, viņiem tā nāves pieredze, viņiem tā kā velkās līdz, jo bieži vien, ja tā pirmā grūtniecība nav izsērota, tad tas otrs bērns, viņš jūt, kad vecāki vairāk baidās. Tā nāve, viņa tā kā seko visu laiku līdz, un viņam ir tās, kas notiek?